Būt par mani viegli nav, ķemēties un mazgāties. Tā, cik to var ciest, es negans esmu. Lai skula kļūst pēc mazīt mūs, zinu pats, kas man būs labs. Dzīvē beidzot jau gatavs, es negans esmu. Na, pats, lilā rokas bandānās. Būt par mani, man ir prieks, jo negans esmu. Negantais Henrijs. Water pistol. Ūdens pistole. Flour. Milti. Eggs. Olas. Shaving foam. Skūšanās putas. Smaku bumbas. Toilet paper. Tualetes papīrs. Viss, kas vajadzīgs, lai mudinātu ļaudis uz dāsnumu. Galu galā šī ir visu svēto diena. Negantais Henrijs. Triki un izjokošanas. Henrij, tu taču neesi aizmirsis, ka konfekšu medībās dodies ar brāļuku. Es pieliekšu cilvēkiem un tos sabiedēšu. Ne par ko. Ja mazliet pacentīsies, izskatīsies tiešām baigi. Tu taču nenogriezīsi daudz. Protams, nē. Vari atvērt acis. Izskatās briesmīgi. Vareni, vai ne? Pīter! Redzi, es taču teicu, ka tu izskatīsies baigi. Kā tu vari būt tik negans, Henrij? Man pietiek. Ej uz savu istabu. Tu šovakar konfekšu medībās neiesi. Tas nav godīgi! Paskaties, cik stilīgs ir Pīters. Henrij, tu šovakar nekur neiesi. Man nepatīk mana frizūra. Rimsties, Henrij, esi Pīteru gana samocījis. Nāc, Pīter. Labi, atā. Tu nedrīksti man to nodarīt. Tas ir kā Ziemassvētkos aizliegt vecīti. Mamma un tētis vienmēr sūdzas, ka esmu nejauks pret Knisli. Taču, kad cenšos uzlabot viņa imidžu, man atņem visu svēto dienu. Tas ir negodīgi. Saldumu vai joku? Lieliski. Visi drīkst pārējos izjokot. Izjokošana. Izdomāju. Visu svēto dienā drīkst izjokot. Mamma teica, ka Henrijs nedrīkst nekur iet, bet es vairs neesmu Henrijs. Esmu drūmais atriebējs. Henrij, nogriez klusāk mūziku. Henrij, izslēdz. Es nedzirdu televizoru. Ja gribi klausīties mūziku, uzliec austiņas. Un neliec man vēlreiz kāpt augšā. Jā! Tagad viņš nekāps augšā. Ja vien netrokšņošu, operācija visu svēto dienu var sākties. Saldumu vai joku? Lūgtum. Mandarīns! Dodiet īstu saldumu, vai arī uzvilkšu jums uz durvīm lielu krustu. Saki? Jā, tā bija Henrija ideja. Protams. Tādā gadījumā noteikti varu sameklēt tev kādus saldumus. Lūdzu, cienājies. Tā jau ir labāk. Kā viņš varēja atdot manus saldumus?
Svētdienā Henrijs jau nāk. Suzanne izskatās pēc eglītes un nepavisam neprot kluburēt uz papēžiem. Delores kundze iedeva man īrisus, man tie negaršo. Maināmies? Kas tas bija? Ralf, tas esi tu? Es esmu drūmais atriebējs. Ej prom! Mēs zinām, ka tas ir tikai triks un... Kurš atrod, tas patur. Drūmā atriebēja šausmu nakts sākusies. Nožēlojama rozīņu kastīte. Es saku, notinam šos ar tualetes papīru. Domā vajag? Nezinu. Esmu drūmais atriebējs. Tas tak nav īsts briesmonis. Nezinu. Atdodiet savus saldumus vai noslīgsiet. Nekā, tie ir mani. Es negribu noslīgt. Papildu balva. Kāds par to samaksās? Briesmoņu nav. Nē. Henry! Kāds mūs izjoko un atņem mūsu saldumus. Mēs domājam, ka tas ir Henrijs. Viņš izmaitā mums visu svēto dienu. Un mēs gribam, lai viņu apturat. Jā. Piedodiet, bet Henrijs ir nosodīts un visu vakaru pavadījis savā istabā. Kā jūs zināt, ka viņš nav izmucis? Pagaidiet te. Nosodīts visu svēto dienā? Nelāgi. Henry! Henrijs ir savā istabā un nav to pametis visu vakaru. Tad jau drūmais atriebējs ir īsts. Man vienalga, ko viņš saka. Vainīgajam jābūt Henrijam. Un nu, visu laiku lielākais izaicinājums - kapriza Margaretā. Es esmu drūmais atriebējs. Paklausies, neģēli. Tu vari apmuļķot savu tēti, bet ar mani tas neies cauri. Es tevi noķeršu, aizvedīšu atpakaļ pie tēta, un tad tev būs riktīgas nepatikšanas. Es tevi redzu, Henrij. Rāpies lejā. Kur tu liksies? Nāc lejā, vai es tevi novilkšu. Domāju, ka tā mani nobiedēsi. Nožēlojami. Mani saldumi! Es tev sadošu, Henrij! Henrij? Henrij! Vai tu tur esi? Henrij!
Vai tu visu vakaru biji savā istabā? Jā. Ja netici man, pajautā tētim. Jauki. Lūdzu, Henry. Paldies, Pīter. Operācija visu svēto diena paveikta. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija, tulkojusi Baiba Vētrāja, skaņu režisors Toms Veismanis, lasīja Pēteris Šogolovs.